kā parasti jautājums, vai nevajag supinātoru. Ļoti daudz brendu, ko mēs pārdodam, apavi ir anatomiski pareizi, bet nesatur tādu izteiktu supinātoru. Varbūt dažiem modeļiem viņš ir tāds lielāks, izteiksmīgāks, bet ne visiem. Piemēram, šeit man ir rokās Geox, jā, šeit jūs redzat, tā kā ir neliels spilventiņš, bet viņš nav ļoti izteikts. Ja mēs ņemsim biomehānikas vai superfīd sandeles, tad tur arī tehnoloģijas ir tāds mīkstie tā saucamie spilventiņi. Arī zolītei varbūt ir tas izliekums drusku, bet viņš nav izteikts un nav tik liels. Īstenībā, ja jums ārsts ortopēds nav rekomendējis, ka jūsu tieši jūsu bērna kājai vajag supinātoru, tad to supinātoru nevajag. Ļoti daudz Eiropas ražotāji tagad izstrādā apavus anatomiski pareizus bez supinātora. Un turpinot šo tēmu, kā tad pareizi izvēlēties izmēru? Šeit es paņemu skurpītes, jo šeit vislabāk var redzēt, kā jābūt tam izmēriņam. Protams, arī par pirmajām apaviem runājot, šeit ir uzzīmēts uz iekšpēdiņas, kur jābeidzās kājai un pirkstiņiem, jā, bet jāmēra stāvus, tā kā bērnam jānostājās uz iekšpēdiņas stāvus, nevis sēžot. Un šī ir tā rekomendētā rezervīta. Slēgtiem apaviem viņa parasti ir no 7 līdz 1 centimetram, ja mēs runājam par pavasara apaviem, un sandaliem tā varētu būt mazāk 5-7 mm. Bet arī ļoti būtiski skatīties, vai kāja ir plata vai šaura. Šaurai kājai, diemžēl, nevienmēr var pat ņemt to rekomendēto rezervīti. Citreiz viņu prasās mazāku, jo savādāk, kad bērns staigā, var redzēt, ka viņam tie apavi ir pa lielu. Pats galvenais kritērijs, kam jāpievērš uzmanību, ka staigājot apavos, bērnam ir jābūt tādai pašai gaitai kā bez apaviem. Jāpaskatās, varbūt kāds cits modelis jāpamēra vēl, jāpaskatās, ar kādiem apaviem bērns skrien labāk. Tiešām tai gaitai jābūt tādai, kā viņš staigā bez apaviem basām kājām.